Vilciņi. Vari? Tu pačakoji to coveru? Es jau viņu zinu. Nē, nu labi, bet tu pačakoji tās iespēlīs? Partijas, nē. Labi, zini kā, brauc mums pa priekšu. Nu, es sākumu izbrauc mērā, jā. Parādīšu jums mārupi. Viņš jau arī apģērbies, ir tā kā Džonijs Sins kaut kāds. Džonijs Sins. Mašīnā rādījās 16 grādi, bet ir tā kā sveiš, un tad neliekas tik silti īstenībā. Sorry. Tik sen esmu nācis iekšā. Opa! Nē, bet tiešām, ja grupa būtu filma, tā kā ja Revolvika būtu filma, un tu būtu viņas režisors, kāds būtu tā kā opening scenes grupai? Šeit, ja tā būtu filma, viens no pirmiem kadriem būtu, kur mēs montējām Jurkānu to tā-rā-rā-rā-rā-rā-rā. Nē, to tā-rā-rā-rā-rā-rā, kas ir viņa dziesmā. Tur. Sanāk, Revolvikas filmas pirmais kadrs būtu no dziesmas, kura nebūs albumā. Jā, Okay. iespējams. Jo tas parāda višķi mūsu to, kā mēs rakstam, kā mēs varam arī atrast piedūrienus. Bet es nezinu, jo pirmie kadri atšķirās, jo priekš manis, manā dzīvē pirmais kadrs ir, kad man Liena LKA pienāca un teica, ka vajag solo ģitāristu Blitz sektors. Viņi tev fiziski vienkārši pienāca klāt, jo viņi zināja, ka tu spēlē giču? Es Jā, īstenībā par šo stāstu nezinu. jā, es nezinu, viņi man rakstīja vai ko, bet mēs stāvējām LKA pīpētavā, pienāca un teica, jā, ka Rečs to rakstīja par to projektu. Mums spēlē Džeki no Midnight Projects, tajā grupā ir tāds ansamblīts, kur vajag solo giču. Es teicu, ka man tieši vajag praksi solo gičā, jo es to gribu sākt trenēt, jo man tas ir tīri manās interesēs arī citos sastāvos, vienkārši tīri tehniskai izaugsmē. Viņa bija tāds, atnāca uz pirmo mēģinājumu, tad nāca uz pirmo mēģinājumu, absolūti nogalināja tās dziesmas, kas man bija jāspēlē, saraudināja viss, kas bija tur, un tad man paņēma grupā, jo laikam es tur iedarējos. Un tad ar laiku es sāku attīstīt, un arī tas reiz pārgāja, un parādījās spēlējam. TRP. T. Matīs savā stāstījumā iedalīja 3 laikus, kas bija mūsu pagātni, kas ir Blitz sektors laiki. Tad bija tas laiks, kad mēs paralēli koncertējām, vēl spēlējām cover mūziku, bet jau rakstījām oriģinālus. Un tad ir tas laiks, kad mēs izziņojam grupu Revolvika, izdodam singlu un sākam rakstīt albi. Kā tev tas muzikāli viss likās kopā? Nu, es caur sevi viņu izlaižu ar to, ka man vajadzēja sākumā praksi, kur spēlēt solo giču, un pēc cik mēs spēlējām aranžijas un coverus. Man bija svarīgi izprast, kā veidot soliņus, tieši solo partijas ģitārai, kaut kur varbūt padziedāt fonā, bet tīri izprast konceptu solo caur to pirmo fāzi, pirms mēs kustamies kaut kādu rakstīšanu. Un tad pirms pirmās studijas ierakstas bija Ir laiks vai Atdodies, vai kā to dziesmu beigās sauc. Ir laiks. Pirms tās studiju ieraksta dienas man pat nebija īsti skaidrs, kā es konceptualizēšu savu instrumentu un savu skaņu tajā ierakstā, bet ieraksta laikā tas, kas nāca ārā, bija pilnīgi skaidrs, kas ir vadlīnijas tieši no manas puses šajā albumā un šajā grupā. Viņam ir spilgtas augstās notis un dzirdamas definētas zemās notis. Tas nozīmē, ka, kad spēlē basa stīgas, viņas izklausās pēc solo stīgām, tad, kad spēlē augstās stīgas, viņas arī izklausās pēc solo stīgām. Tiklīdz tu iespēlē akordu vai power akordu, viņš nevis aizpilda to skaņu ar tādu masu, bet viņš ir definētāks un dzirdamāks. Un ar laika albumā, gan, protams, arī atvērās, kad mēs ļoti daudz ar to manu giču taisījām skaņas, kas nav īsti ģitāras skaņas, kas vienkārši izgrez no mūsu bardaku, mūsu dzīvžogā. Jā.